Mīļie mani skatītāji, jaukie, es cienu, ka kāds mani skatās. Man ir vērsts censies jūsu dēļ, bet ir jautājums tāds un atklāti. Ir čūskas gads, kā mēs visi zinām šogad. Bet par čūskām mēs kaut kā nevienā televīzijā neparādījām, man te čalis klausās rādio uzmanīgi. Nedzirdam par čūskām neko. Tāpēc gribētu pieminēt čūskas, jo čūskas gads, zaļās čūskas gads, bet mums zaļās čūskas nav, tas nekas, bet mums ir sava putni. Savas čūskas, savi putni. Pa putniem citā reizē. Bet lieta tāda ir, ka mums Latvijā izrādās ir 3 čūsku veidi, vai sugas, vai kā viņas nosauc, es neesmu tik gudrs. Bet 3 veidi čūskas ir. Tā ir odze, tas ir zelktis, un tā ir gludenā čūska. Bet nejauciet, mīļie klausītāji, gludeno čūsku ar glodeni, jo glodeni ir ķirzaka tikai bez kājām. Viņai nevajag tās kājas, ko tad daudz. Tā, es arī tikko uzzināju, ka tā trešā čūska, odzi pa zelkti nestāstīšu, bet par to trešo čūsku drīzāk vairāk kurzemē, jo viņa mīl siltumu un smiltis. Mūsējās vietējās vidzemnieces, latgalietes, tās mīl mitrumu un kaut kur noslēpties un visu. Taisnības labad saka, ka čūsku ir vērts pieminēt, jo viņa mājās svētība un es viņai mājas sargs. Nevajag viņus sist nost, kā daži te saka, vai man dzīvē cilvēkam ir mērķis vīrietim būt, jāuzceļ māja, jāuztaisa bērns, jāiestāda koks un vēl jānosit čūsku. Neiztiesiet tā čūskas, nekāpiet virsū. Ticiet man, viņi jums neklups virsū. Viņas Latvijā pat no odzes nevar īsti nomirt. Jo ir bijis tā, ka viena cilvēka sakoda, viņam 3 kilometri iz mājām, viņš skrien un bļaujas, tūlīt miršu. Nevar no odzes nomirt. Izņemot, ja tev ir tiešām kaut kāda slimība vai kaut kas tāds nopietnāks. Ar sūkt indi arī nevajadzētu. Ja tev būs caurs zobs, tu pats tūlīt nokritīsi. Tādas tās lietas. Ko es vēl gribētu pieminēt par čūskām interesantu, kā tā pati kristietība, jūdaismas, kāpēc čūsku uztaisīja ēdenes dārzā pa vainīgu? Kāpēc viņš izvēlējās čūsku? Ko čūska tam augšā, tam večukam tur izdarīja? Tak neko neizdarīja. Uztaisa, iegrūda sievietē ābolu, sieviete atļāvās 2 reizes piemānīties. Čūska viņa piemānīja, viņa atļāvās piemānīt, un pēc tam, ko tad es vien ar grēku dzīvošu? Lai tas vecis arī nāk līdzi. Tas tā, tas tur joks, bet latviešu mitoloģijā spēks, gudrība, svētība, mēs pagāniem, mēs tā pagāni uzskatījām to dzīvo radību, bet vēl par to sievas māti. To gan jāpainteresēs, kāpēc tieši čūsku nosauc par sievas māti. Bet ja čūska ir laba, tad jau sievas māte arī nav nevainas. Labi, mīļie klausītāji, līdz nākamajai reizei. Es ceru, ka bija interesanti.